Jā, šodien sanāca iekāpt 23 gadus atpakaļ vēsturē savā īstajā Fordā Escortā VRC, ar ko kādreiz braucu rallijā un izcīnīju visādas foršas uzvaras un trausmīgus zaudējumus arī piedzīvoju, gan avārijas, gan izstāšanās. Es par kaut ko tādu pat sapņot īsti neatļāvos. Diezgan daudz visu kaut ko esmu piedzīvojis autosportā un neticamas lietas manā skatījumā, ja tagad skatās apakaļ. Bet šis man nebija ierakstīts nevienā kartiņā taču. Īpašnieki mašīnas, milzīgi pateicība viņiem iegādājās to auto un viņiem uzreiz bija skaidrs, vismaz tā viņi teica, ka pirmais ar to mašīnu braukšu es, jo tā ir kādreiz bijusi manējā un viņi jau bija vienojušies ar Igaunijas VRC posmu organizatoriem, ka mēs vēsturiskajā klasē piedalīsimies. 2002. gadā es kļuvu par jaunāko Latvijas čempionu tajā laikā. Un kopvērtējumā ar A-grupas Escortu. Un tā kā bija skaidrs, ka mums tas ātrums ir gana liels mūsu ekipāžai Roni un vajadzētu kaut kā tikt tālāk. Līdzīgi kā Mārtiņš šobrīd ir jau nonācis kaut kādā pasaules elitē, tad mums bija baigā pārliecība, ka mēs tur arī varētu nonākt. Tas laiks bija tāds, kad uz N grupu īsti vairs no tā A-grupas auto negribējās kāpt, lai gan tas no šodienas skatoties droši vien bija vienīgais pareizais solis. Un tad likās, ka jāmēģina to VRC. Tajā laikā arī bija gan populāri šie te auto, visi tur Focus sāka parādīties un tajā 2006. gada EOSā bija man tās 14 VRC mašīnas uz starta. Šitā gan bija vecākā no visām, bet tas nekas. Es tajā rallijā shakedownā biju otrais aiz Marko Martinu. Tur visādi Hironen un visādi tādi brīnumi bija aiz manis. Un tur bija baigās cerības parādīt rezultātu, bet diemžēl Fords man pievīla pirms starta. Jā, tā kā tās atmiņas visādas divijādas ir. Tāpat laikā es atceros arī slaveno Kurzemes ralliju, kas bija Eiropas čempionāta posms pirmo reizi Latvijā, man tā liekas, kur mūs homologācijas, bākai vai beņķiem, es jau neatceros vairs precīzi kas, bet vienmēr sagot kaut kas par to tēmu, un īsti tehniskā komisija neļāva mums novērst šo te nepilnību līdz nākamajam rītam, bet atļauj startēt nacionālajā klasē, kas bija visiem sportistiem no beigām, kaut kādi 60, 80. Un tad mēs to ralliju novinnējām pa minūti, man tā liekas, startējot pašās beigās. Tā kā tas arī no tādas braukšanas viedokļa, man tā liekas, viens no spilgtākajiem rallijiem bija. Cēsis, man tā liekas, 2 reizes ir uzvarēts un 1 reizi izstājos, esot pirmajā vietā. Tādi gadījumi man ir vairāk, kurš bija pirmajā vietā to mašīnu izstājos dēļ kaut kādu tehnisku defektu dēļ. Tā kā audzinoša tā mašīna man ir bijusi ļoti. Gan psiholoģiski, gan arī meistarības viņā droši vien. Tas nav salīdzināms, ar N-grupu nerunāsim, bet ar visiem, teiksim, R5, ko gadījies gana daudz pabraukt īstenībā, tad šis ir pavisam savādāk. Ja tās modernās mašīnas ir tik precīzas un viegli vadāmas, tad šis ir tāds jāpaņem aiz škvarņika un jāklopē savādāk, viņš vispār nefunkcionē. Es pat šodien izvilku kombinezonu ārā veco, ar ko es tad braucu 2003. gadā. Vēl der. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa autolīzings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.